Man patīk darbs AVE Real Estate, jo tā ir liela ģimene. Tie ir cilvēki, kuri var gan atbalstīt, gan arī motivēt uz pašizaugsmi. Neierobežotas izaugsmes iespējas, brīvība un kolēģi, kuri konstanti sasniedz jaunas virsotnes un rada patīkamu konkurenci. Jo es varu pelnīt, cik es vēlos, un pati plānot savu darba laiku. Pie mums arī nav jāgaida 10 gadi, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, jo pēc pāris gadiem jau tu vari paņemt arī pats savu īpašumu franšīzi. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, ir, ka darbā nav rutīna, katru dienu jauni izaicinājumi un ir ļoti pozitīvi un atsaucīgi kolēģi. Ja tu esi gatavs jaunam izaicinājumam un gribi pelnīt vairāk, raksti vai zvani man un tiksimies pie mums ciemos. Man patīk darbs AVE Real Estate, jo tā ir liela ģimene. Tie ir cilvēki, kuri var gan atbalstīt, gan arī motivēt uz pašizaugsmi. Neierobežotas izaugsmes iespējas, brīvība un kolēģi, kuri konstanti sasniedz jaunas virsotnes un rada patīkamu konkurenci. Jo es varu pelnīt, cik es vēlos, un pati plānot savu darba laiku. Pie mums arī nav jāgaida 10 gadi, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, jo pēc pāris gadiem jau tu vari paņemt arī pats savu īpašumu franšīzi. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, ir, ka darbā nav rutīna, katru dienu jauni izaicinājumi un ir ļoti pozitīvi un atsaucīgi kolēģi. Ja tu esi gatavs jaunam izaicinājumam un gribi pelnīt vairāk, raksti vai zvani man un tiksimies pie mums ciemos. Man patīk darbs AVE Real Estate, jo tā ir liela ģimene. Tie ir cilvēki, kuri var gan atbalstīt, gan arī motivēt uz pašizaugsmi. Neierobežotas izaugsmes iespējas, brīvība un kolēģi, kuri konstanti sasniedz jaunas virsotnes un rada patīkamu konkurenci. Jo es varu pelnīt, cik es vēlos, un pati plānot savu darba laiku. Pie mums arī nav jāgaida 10 gadi, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, jo pēc pāris gadiem jau tu vari paņemt arī pats savu īpašumu franšīzi. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, ir, ka darbā nav rutīna, katru dienu jauni izaicinājumi un ir ļoti pozitīvi un atsaucīgi kolēģi. Ja tu esi gatavs jaunam izaicinājumam un gribi pelnīt vairāk, raksti vai zvani man un tiksimies pie mums ciemos. Man patīk darbs AVE Real Estate, jo Labs vakars, dāmas un kungi. Sveiki! Sveiciens ceturtdienā, kā jau parasti. Jā, kā jau parasti kaut kāda X laika mums nebija, bet esam atpakaļ atgriežušies tiešraidēs. Un tad šovakar tas, par ko mēs pastāstīsim, būs nekustamo īpašumu tirgus tāds, es teiktu, vienkārši apskats par Rīgas apkārtni, kas ir Robežu novads, kas ir Salaspils teritorija, kas ir Rīgšķile un Ogre. Jā, ja būsim precīzāki, vairāk tieši Vidzemes puse. Un tiem, kuriem ir aktuāli meklē īpašums tieši šajā daļā, obligāti paliekat līdz beigām. Tieši tā. Lūk, tāpēc es domāju, ilgi nekavēsimies. Īstenībā tie, kas pieslēdzās, ja mums ir kaut kādas aizķeršanās, jūs droši sakiet, jo pagaidām izstāsta, ko mēs skatāmies mūsu režīmā, kad kaut kur nedaudz ir, viss kārtībā. Jā, uzspiežam to laikpogu, lai Facebook saprot, ka šis ir kaut kas interesants, ka šis ir kaut kas noderīgs, bet mēs tad ejam tālāk. Un, Pirms mēs laižam tālāk. Es jau palaidu. Super. Nekas. Vēl joprojām jūs varat arī uzaicināt citus cilvēkus, kuri varbūt arī meklē kādu īpašumu šajā daļā. Viņiem, es domāju, arī šis varētu būt noderīgi. Tieši tā. Lūk, tad mēs iesim cauri reģioniem, un uz ekrāna jūs jau redzat īpašumu tirgus apskats Rīgas apkārtnē, bet mēs sāksim ar privātmāju vidējo cenu pa apkaimēm līdz 2010. gadam. Tieši tā. Un tad mēs sāksim ar Robežu novadu, kurā iekšā ir Stopiņu pagasts, kur ir diezgan pieprasīts. Arī daudz darījumu notiek. Un, ja mēs skatāmies mājas no 100 līdz 300 tūkstoši robežā, sākot ar 100 kvadrātmetru platību, tad vidēji līdz 10 gadam ir kvadrātmetru cenas no 1000 līdz 1200 eiro kvadrātmetrā. Jāņem vērā, ka, protams, arī cenas var ietekmēt ārā platības, piemēram, terases, loģijas un piemēram, šādas lietas. Un būs arī tās vidējās cenas par kvadrātmetru, ko mēs sauksim. Piemēram, jūs tagad klausāties, jums ir māja, piemēram, Līčos, un jūs dzirdat 1200 kvadrātmetru, bet liekas, ka es taču esmu ieguldījies viņā, man tur ir liela platība. Kas jāņem vērā? Jo lielāka platība, jo kvadrātmetra cena paliek parasti mazāka, vai atkal pretēji, jo mazāka platība, jo kvadrātmetra cena paliek lielāka.
Jo tā vienkārši pilnībā tiek vērtēts. Un es zinu, ka man arī kaut kad esmu pats būvējies tur mājas ap 90 kvadrātmetriem, un tā kvadrātmetra cena vidējā ir lielāka. Bet atkal, vidējais aritmētiskais izvēlkās uz 1200. Un arī tieši tāpēc šajā laivā visi īpašumi, kuri tiek skatīti, mēs ņemam vērā avotu cenu banku, kas ir noslēgtie darījumi, un visi skatāmies sākot ar 100 kvadrātmetru platību. Jā. Un arī pēc tam, kad mēs iziesim tiem reāliem darījumiem, kas ir bijuši pa pēdējo gadu, 2, tad mēs arī iesim aktuālajā piedāvājumā, tad paskatīsimies, pa cik cilvēku šobrīd tirgo. Redzējām, pa cik reāli pārdodas un pa cik tad šobrīd grib. Tieši tā. Labi, Elvi, kas mums tur vēl pēc robežu novada bija? Pēc robežu novada tālāk ejam uz Ikšķili. Ikšķilē vispār ir interesanti, jo līdz 10. gadam lielākoties viss darījumi arī ir līdz 10. gada mājās. Un šajās mājās ir godīgi no 1000 līdz 1200 eiro kvadrātmetrā. Interesanti ir tas, ka Ikšķilē ir jūtama starpība dažreiz no sludinājuma cenas un no darījuma cenas. Jā, spriediet paši, kāda ir atbilde uz šo jautājumu. Bet Ikšķilē, man liekas, vispār tāds, ja salīdzinā, piemēram, tur Salaspili, Robežu novadu, Ikšķili Ogri, šos rajonus nosauksim viņus tā. Ikšķilē varētu būt viens no dārgākajām cenām privātmājām, kas ir līdz 2010. gadam celtas. Es pilnīgi piekrītu, un es pats arī no Ikšķiles, varbūt tie, kas nezināja. Es teikšu tā, ka arī īpašumi, kad viņi tiek izlikti pārdošanā, viņiem tiešām ir pieprasījums. Un arī šīs cenas ir augstākas jūtamajā nekā Ogrē. Loģiski arī tas lokācija, izvietojums tuvāk Rīgai, taču neņemot vērā to, es varu minēt no prakses jau tagad, kad Ikšķile tiešām ir tāda miera osta, un tas arī izskaidro, kāpēc daudz cilvēki grib dzīvot tieši tur. Jā, tev ir tīpaši kā mierīgam cilvēkam, man liekas, perfektā vieta. Nav citu variantu. Labi, kas mums tur tālāk ir? Tālāk ir Ogre. Tālāk laižam uz Ogri, un Ogre arī ir līdz 10. gadam vidējā kvadrātmetru platība ir vidējā kvadrātmetra cena ir no 800 līdz 900 eiro kvadrātmetrā. Protams, jāskatās atkal individuāli, cik liels mājas, bet es teikšu, pēc prakses spriežot un pēc darījumiem, lielākoties tagad tirgu ir liels mājas, kur ir 200 un vairāk kvadrātmetri. Un tad loģiski, ka, ja būtu mazāka platība, būtu augstāka kvadrātmetra cena. Jā, bet vēl labs piemērs, kaut vai arī Ogre 800-900 eiro par kvadrātmetru vidējā cena. Bet, piemēram, ja jums ir 350 kvadrātmetru māja, tad visticamāk tā cena var atkāpties līdz pat kaut kādiem 500 eiro par kvadrātmetru. Jā, un ir jāstāsta lokācijas, kurām iespējams pēc tam, bet iziesim cauri, pieskarsimies. Un plus arī tās kvadrātmetru cenas, ko mēs saucam, viņas ir par, viņās neskaitām mēs iekšā tur, terases, balkonus, tas ir uz iekšā platību. Jāņem arī vērā, ka ir mājas, kurām ir lieli pagrabi. Liela pagrabs 70-100 kvadrātmetru platībā, kurai ir praktiski neliederīga platība. Kādam var būt liederīga, bet realitātē par viņu nevar prasīt 1200 eiro par kvadrātmetru. Tad ejam tālāk uz man mīļu sadaļu, kas ir privātmājas pēc 2010. gada. Tāda privātmājas, kas celtas pēc 2010. gada. Kāda mums tur situācija? Atkal sāksim ar Robežu novadu. Sākot ar 1100 kvadrātmetrā līdz 1300 eiro kvadrātmetrā. Bet diezgan maza atšķirība. Vidējai cenai. Vidējai cenā. Atkal jāņem vērā to, ka tā ir vidējā cena. Vienmēr būs arī kāds darījums, kurš izliks ārpus šīs vidējās cenas. Tāpēc arī ir jāmēģina, protams, to vidējo cenu celt. Protams. Taču tas ir tā vidējā cena. Un arī skatoties šos darījumus, ir, protams, arī īpašumi, kur ir 1400, 1500 kvadrātmetrā. Bet, ja mēs skatāmies tādu kopumu, tad tas arī ir no 1100 līdz 1300. Jā. Es ticamāk, jo jaunāk celt, jo tuvāk 23. gadam pabeigta, jo tā kvadrātmetra cena var aiziet līdz 1500, varbūt 600 eiro kvadrātmetrā. Un arī Robežu novads diezgan plašs, kurā tieši Robežu novada daļā. Piemēram, ja būs Drēliņos, tā kvadrātmetra cena būs augstāka. Jā, es varu iedot vēl komentāru tālāk par Salaspili. Salaspili arī ļoti atkarīgs, piemēram, vai tā lauka teritorija vai Salaspils teritorija. Tad mājām, kas ir pēc 2010. gada, no savas prakses, kad esmu arī būvējis, varu teikt, ka mazām platībām var dabūt līdz pat 2000 eiro kvadrātmetrā vērtējumu.
Bet tas ir tiešām mazām platībām, ap 100 kvadrātmetriem, vai pat nedaudz mazāk, ap 90 kvadrātmetriem. Bet visam pārējiem būs ļoti līdzīgi kā Robežu novadā, jauni celtām ap 1600 eiro kvadrātmetrā. Atkal, kas tuvāk varbūt 2010. gadam, tur jau būs tie paši, kā Elvis minēja, 1200, 1300 eiro par kvadrātmetru. Jāņem arī vērā loģiski, no kādiem materiāliem celt. Kokmateriāli, ja izējai materiāli kokmateriāli, tad tās cenas kvadrātmetrā būs zemākas. Nedaudz zemāks. Jā. Jo šobrīd tirgū nav tādas, manuprāt, milzīgas atšķirības cenā starp koka un mūra. Nevis mūra, bet bloku mājas. Tā arī viens, kas kādreiz nebija. Tieši tā. Kas mums ar Ikšķilī pēc 10. gada mājām? Ikšķilē ir interesanti. Ikšķilē ir salīdzinoši maz jaunbūvs. Principā jaunbūvs ir daudz, bet tirgu, kas ir bijis pārdotas maz. Pārdotas ir maz. Jā. Un arī pašlaik tirgu ir daudz, kas ir 9. 10. gada un ir uz robežas, kas ir 11. 12. gads. Taču izteikts mājas, kas būtu 15. 17. 20. gads. Tirgo nav. Viņas ir, bet maz. Tāpēc arī darījumi burtiski bija mazāk kā 10 darījumi pēdējā gada laikā. Tāpēc arī to ņemt vērā. Bet kā vispār Ikšķilē? Es zinu, ka tu vienkārši ļoti labi to tirgu arī pārzini. Oļģer, paldies tev par daudziem laikiem, sirsniņām un mīlestību. Bet Ikšķilē arī, es zinu, ka notiek arī darījumi tur par bezmazliet 380,000, jo citos tajos apkārtnes rajonos tādas summas vispār nav ne tuvu. Ir interesanti, ja mēs skatāmies noslēgtos darījumus. Pēdējo 5 gadu laikā augstākā darījuma summa bija 300 eiro vienam īpašumam. 300,000. 300,000. Tas ir dokumentos. Jā. Atkal, ja mēs skatāmies sludinājumus un ievācam kaut kādu informāciju, šī informācija atšķirās. Un, tas ir interesanti, un es teiktu, šis procents. Šeit pat Ikšķilē ir pārsvars uz šādiem darījumiem, pat teiktu, vai vismaz diezgan liela daļa, kas ir arī interesanti. Un es teiktu, to vajag mainīt. Jā, tāpēc esmu tur. Robežu novadā īstenībā tajos rajonos, kas ir Dzidriņas, kas ir Līči, tur īstenībā arī tāds, man liekas, maksimums, ko var sasniegt, tāds cenu līmeņa ziņā, ir tie ir kaut kā 300,000, tas ir griezti, uz kuriem es neesmu redzējis dikti daudz darījumus vai vispār darījumus. Tirgo, jā, bet darījums īsti nē. Līčos, līči, līči, labs piemērs. Līčos, piemēram, ir diezgan daudz mājas, kuru platība ir 250, 300, 350, 400 kvadrātmetri, kas arī ir liela platība un loģiski tā kvadrātmetra cena šādām mājām būs salīdzinoši zema. Jā. Tas gan. Nogrāja gan, ja skatāmies nevis cenu par kvadrātmetru, bet cenu līmeni. Tur gan, man liekas, 300,000 nekas vēl nav sasniedzis, bet 250,000 es domāju, ka jau sasniedz, kas arī, man liekas, daudz. Jo pirms gadiem 2 vispār bija reti, kurš darījums virs 200,000. Ogreiz teikt tā, ka tās cenas jau pamazām pietuvojas. Ir daži darījumi, kas ir pie 300, bet lielākoties šī tendence ir māju vērtībām būtu ap 200-250,000 tagad. Loģiski arī jāizvērtē kāda māja, kāda platība, kura tieši ogres daļa, jo no tā ir atkarīgs, kāda būs tā kopējā mājas vērtība un arī kvadrātmetra cena. Jā, ok. Labi, tālāk mums īstenībā ļoti maza sadaļa neremontēt dzīvokļi jaunies projektos, jo tāda, man liekas, praktiski nav. Bet tev ir vēl kaut kāda informācija par šo? Godīgi teikšu, nav nekāda informācija par neremontētiem dzīvokļiem jaunajos projektos. Jā, jo manuprāt, vispār pat neremontēt dzīvokļu šajos reģionos nav jaunajos projektos. Tāpēc ejam tālāk. Remontēt dzīvokļu vidējā cena. Jā, jaunajos projektos Ikšķilē arī ir interesanti jāstāsta. Vispār Ikšķilē, ja mēs uzreiz sāksim ar Ikšķili, tad ir kopumā tikai 2 jaunie projekti. Protams, ir pa kādai rindu mājai vai kādam šādam īpašumam kaut kur nostāk no centra, bet kopumā ir 2 projekti. Un arī kvadrātmetra cena jau 900 eiro kvadrātmetrā līdz 1400. Un arī izskaidrojums tāds, ka vienam no šiem projektiem ir, tūlīt notiks fasādes renovācija, kaut gan tas ir jaunais projekts, un tas ir ietekmē šo kvadrātmetru cenu. Salaspilī tās darījumi par kādiem notiek tam, ja neskaitam Rīgas vārti, kas ir jaunais projekts, kur tās cenas ir pietuvinātas Rīgai,
jo tur ir ap 2200, 2400. Bet tā kā otrreizējiem tirgum, piemēram, Salaspilī tāda vidējā darījuma cena par jauno projektu, kurš ir remontēts, ir sākot no 1250, 1300 līdz pat 1600 eiro kvadrātmetrā. Protams, tas reālais darījuma cena ir ap 1400 eiro, par ko var arī pārdot. Bet, protams, prasīt jau arī vairāk. Tieši tā. Un Ogrē arī ir kaut kas līdzīgs. Ogrē vidēji jaunais projektos kvadrātmetra cenas ir 1100 līdz 1300 eiro kvadrātmetrā. Atkal, vienmēr būs kāds izņēmums, būs kāds, kurš būs zem šīs vidējās kvadrātmetra cenas, un būs kāds, kurš būs vīrs. Bet šī ir tāda vidējā kvadrātmetra cena. Okay. Mēs vēl izskriesim cauri diviem īstenībā lielākiem segmentiem, kas sērija veida mājas. Neremontētas šoreiz dzīvokļi. Kāda mums tur situācija, Elvi? Varam sākt ar Ogri. Neremontēta dzīvokļa Ogrē ir vidēji no 850 līdz 900 eiro kvadrātmetrā. Un, tas par Ogri runājot tieši. Ok, bet vēlreiz 900. Nē. 850 līdz 900 eiro kvadrātmetrā. Okay. Īstenībā interesanti, jo, piemēram, Salaspilī ir diezgan līdzīga. Un Robežu novada arī tās cenas tādiem veci remontētiem dzīvokļiem svārstās ap 850-900 eiro kvadrātmetrā. Jā, šis arī tāds vidējais, jo es nevarēšu komentēt par to, kas bija pirms tam, bet tas tagad jau tirgu skatoties. Okay. Un kā mums ir ar remontētiem dzīvokļiem? Remontētiem ir kaut cits tās no 1100 līdz 1300 eiro kvadrātmetrā. Tas ir Ogrē, ja? Tas ir Ogrē, jā. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, Ikšķili, Ikšķilē tur ir pat līdz 1500 eiro kvadrātmetrā, kas man pat arī liekas ļoti interesanti. Sērija veida mājā. Bet visticamāk renovēta. Renovēta sērija veida mājā. Taču, kurā gadījumā 103. sērija, laba sērija, kas arī jāņem vērā. 1500 eiro kvadrātmetrā. Okay. Un kaut kā Robežu novadā arī sanātu papētīt? Robežu novadā es personīgi neuzmetāts, jo manuprāt arī salīdzinoši maz šis ēkas vispār ir. Lielākoties Robežu novads sastāv vairāk no privātmājām, un arī cilvēkiem tendence dzīvot tieši privātmājās Robežu novadā. Es vēl varu iekomentēt arī par Salaspili, tāpēc, ka pēdējā laikā man rādījums, kas aktīvi Salaspilī darbojās, un Salaspilī sērija veida mājās, tad par remontu cilvēki īstenībā prasa ļoti līdzīgi kā Ķengaregā par remontētiem dzīvokļiem, kas ir kaut kā 1000 līdz 1200 eiro kvadrātmetrā, par ko arī var arī reāli to dzīvokli pārdot. Kas ir īstenībā diezgan adekvāti, jo manā skatījumā Salaspils labāk vieta nekā Ķengaregs, bet kādam varbūt ir otrādi. Tālūk. Diskutabls jautājums. Mēs arī tagad iziesim cauri aktuāliem sludinājumiem, iedosim komentārus, bet tam man vajag nedaudz sagatavoties, tāpēc, Elvi, es tev iedošu nedaudz vārdu. Sarunās citādi. Principā visi skatītāji, jums ir kādi jautājumi, komentāri vai viedokli vēlaties izteikt par kādu no šiem rajoniem, man vispārīgi droši to tagad var darīt. Un, varbūt ir kāds no šiem rajoniem, kuros jūs paši vai gribētu dzīvot, vai esat dzīvojuši. Un pēc tam arī es meklēju pēc ziņā cilvēks, kuri ir no Ikšķiles un prāt veidot savu veidu komūnu, tīklotos ar viņiem. Tā kā droši tie, kas skatās šo, var uzrakstīt man. Es esmu atvērts piedāvājumiem. Ok, nice. Es arī to jau būšu gatavs palaist mūsu dzīvējā ar... sāksim gan jau ar Salaspili, vai ne? Ok, super. Tad... tagad mēs vienkārši izējām cauri sludinājumiem no aktuālā. Tas, ko mēs sāksim, kaut vai uzliekam zemākās kvadrātmetra cenas, sāksim ar jauniem projektiem. Kā jau es arī iepriekš minēju, Salaspils, tad, ja realitātē darījumi notiek tur vidēji ap 1200 līdz 1400 eiro kvadrātmetrā, tad mēs varam redzēt, ka neskatāmies Rīgas vārtus, tad cilvēki pat aiziet līdz kaut kādiem 1800 eiro kvadrātmetrā. Kas man liekas ir ļoti daudz. Ko tā arī mēs varam pastīties, kad atveram vaļā ASS. Šāds sludinājums ir 1, 2. Tad tā tendence arī ir vidēji 1400, 1500 kvadrātmetrā. Un tas ir adekvāti. Un Salaspilī ir vairāki jaunie projekti, gan Silmaļu ielā, Kalnrodzes ielā. Te gan iemaldījies arī ir Brēmenes 1, kas ir Vācu kalni. Jā.
bet kas arī ir ļoti laba vieta. Te gan ir grūtāk dabūt vērtējumu, ir tīpaši uz 1500 eiro kvadrātmetrā. Par Vācijām ir tā, ka ir diezgan pieprasīts projekts. Jā, būtiski tikko es palīdzēju vienai klientai iegādāties dzīvokli, un šis bija variants, ko mēs izskatījām. Tur jau stāvēja 3 cilvēki rindā. Ok. Nu, lūk, atkal atgriežamies atpakaļ pie sēriju veida mājām. Nu, ok, 293 eiro to mēs, protams, neskatāmies, bet varam redzēt pārsvarā neremontēt dzīvokli. Labi, šis gan ir remontēts, daļai remontēts 800 eiro kvadrātmetrā, bet Miera iela 16,7. Šīs, manuprāt, ir tās koju ēkas. Jo šeit vispār daudz tādas vecā koju tipu dzīvokļi ar gariem gaitiņiem. Tur kopumā cena zemāk. Rekurēja vienu no objektu tirgo mūsu aģents. Te dzīvoklis ir remontēts. Bet atkal, vecās koju ēkas, tāpēc tā kvadrātmetra cena ir nedaudz zemāka. Ja pat ir salīdzinājums, ja godīgi, neliela atšķirība starp neremontētu un remontētu, ja mēs skatāmies šos piemērus. Bet kas ir vēl Salaspilī jāņem vērā? Labi, es negribētu teikt, ka latviskāki un krieviskāki rajoni, bet šeit, cik esmu arī pārdevis kādreiz dzīvokļus, te vairāk ir krievvalodīgie, kas man ir pirkuši tos īpašumus, skatījušies. Atkal uz šo pusi, man liekas, bija vairāk latviešu valodīgie vai otrādi. Ja Valentīna, tu skaties, tad tu droši vari iekomentēt. Bet šeit sanāk ir viena no tādiem lētākiem dzīvokļiem. Šajā vietā īstenībā arī diezgan daudz populāri, un te, man liekas, viņiem pat bija viens jaunais projekts, Birzas iela 1, arī atjaunot, renovēta māja. Man liekas, ka viņi ilgi stāvēja, ja tā ir tā māja, un tad viņi tā kā sāka renovēt. Bet, ko mēs vēl? Ropužu novadam dzīvokļus varam paskatīties, bet lielos vilcienos ir daudz dzīvokļu ļoti mazajos ciematiņos, mazajos specprojektos. Un ropužu novadam tādu pārsvarā, ko es zinu, ir jaunie projekti, kas ir tā nedaudz zemāk, Silakrogā. Tāds šis jaunais projekts, kur arī vidējā cena 1600 eiro par kvadrātmetru. Es varētu arī iekomentēt, ka cilvēki, kur meklē ropužu novadā ne māju, bet meklē kaut ko starp māju un starp dzīvokli, viņi izvēlas reizēm vai rindu māju, vai vīņu māju. Jā. Labi, te gan man liekas 1600 eiro, bet es neticu, ka šī ir jauna celta. Manuprāt, tā ir renovēta māja. Bet jebkurā gadījumā tās cenas vidējās ir 1500–1600 eiro par kvadrātmetru. Ja kāds no skatītājiem zina šos projektus, tad droši iekomentējiet pozitīvo, negatīvo. Mēs labprāt dzirdētu jūsu viedokli par viņiem. Varbūt atradīs savas jaunās mājas. Aiziesim tālāk uz Ogres pusi. Tur vēl vis noteikti viennozīmīgi varēs iekomentēt, kas mums ir Rikšķulē. Kaut vai sāksim ar pāris jauniem projektiem, kas tad mums Rikšķulē ir. Jā, šie, kas ir laivnieki jau 9, šie arī Rindu māja. Jā, tā ir Rindu māja. Es pat viņās esmu arī bijis. Un tā. Ejam uzreiz dzīvokļiem. Uz kuru tu vēlēsi iet vienu no diviem? Smiltnā ielā arī, piemēram, šeit kvadrātmetra cena ir 1650 ielikt. Reālā cena, es teiktu, ir uz 1500 vilkt. Kas ir diezgan liela atšķirība. Ja 1500 būtu kaut kādi 78,000. Jā. Diemžēl šeit nav otrs jaunais projekts, kas ir Rikšķulē. Taču viņiem arī ir. Tur gan vidēji 1200–1400 eiro kvadrātmetrā. Tad arī jāstāsta pēc konkrēta dzīvokļa, pēc izvietojuma arī. Šis izstāsta privātmājā dzīvoklis Klusā ielā 2. Bet, ja aizējām uz Ogri pie jauniem projektiem, tad īstenībā mums nav daudz kas pieejams. Draudzības iela 6 vispār ir arī renovētās ēkas. Taču attīstītājs, teiktu, ir diezgan labi pastrādājis. Kvalitīvas ēkas, kvalitīvi renovētas. 2100 eiro kvadrātmetrā. Kvadrātmetra cena, es teiktu, ir nedaudz pa augstu. Jā. Taču daudz dzīvokļu ir izpirkti. Jo mēs iepriekš skatījāmies, ka tādā vispār vidējā cena ir, cik Ogrē bija jauniem projektiem, 1400? Plus mīnus, jā. Jā. Ok, un kas mums ir otrs? 2200. Un te par Ogri mums ir kolēģis Girts, kurš labi orientējas. Jā. Un ir tā, ka Mednieki ielā arī tas rajons, kur lielākoties šie jaunie projekti. Jā, un te arī, man liekas, daudz grib dzīvot, jo visas skolas ir blakus veikali. Jā. Laba infrastruktūra, laba lokācija. Jā.
Tāpēc arī maz dzīvokļi ir pārdošanā. Es domāju, aiziesim uz mājām. Mājas ir krietni vēl interesantāks. Un ar ko mēs sāksim? Īstenībā varētu sākt ar to pašu ogri. Jau sākām ar viņu. Rekur kaut vai aiziem uz ogri. Sāksim no 100,000 skatīties. Nē, vai arī nesāksim. Aiziem uz pašām dārgākajām, kas vispār šobrīd pieejamas. Un, ko mēs varam redzēt, ir cik snakodi 8 piedāvājumi virs 200,000. Bet, realitātē vai visas šīs mājas aizies par 200,000+? Manuprāt, ka nē. Es pilnīgi to piekrītu. Esmu arī diezgan daudz šajās mājās bijis iekšā. Un kvadrātmetru cena varētu jūtami atšķirties. Jā, jo rekupējumsim Varavīgas iela 11, kas gan ir, es par to vietu nemācēšu komentēt, bet jebkurā gadījumā 234,000 tikko uzceltā māja, viņa gan ir ar balto apdari, bet tā kā alternatīva, ko tu kā pircējs var iegādāties, pieņemsim, ir šāda māja, kas ir arī īstenībā diezgan ok remonts, īstenībā labs remonts, lielākajā daļā mājas. Kāda ir lokācija? Pārogres gatava 224. Labi, te gan lokācijām. Te jau sanāk uzreiz šis rajons ir krietni lētāks nekā vispār. Jā, Ogrē arī ir izteikti jāstāsta, kurā rajonā arī jūs iegādājaties vai skaties mājas vai dzīvokļus, galvenokārt mājas. Jo, arī, piemēram, ja jūs strādājat Rīgā vai jums jāmēro šis ceļš no Ogres uz Rīgu, tad arī, ja, piemēram, būs dzelzceļa otrā pusē, jārēķinās ir ar no rītiem vakaros, no rītiem galvenokārt papildus kaut kāds 5 minūtes ceļā. Tāpēc arī māju cenas atšķirās šajos rajonos. Piemēram, kartona fabrika. Jā. Ko es vēl gribēju parādīt, piemēram, ir diezgan daudz arī piemēru, kur piemēram, šis, kur šī ir visticamāk kaut 90. gadu māja, 176,000. Viņi grib ap 950 eiro par kvadrātmetru, bet skaidrs, ka šī māja nemaksā 950 eiro par kvadrātmetru. Viņa maksā, es domāju, krietni mazāk. Jo vienkārši alternatīvi, nezinu, es esmu pircējs, 210,000, mazāka platība, bet tu tiksim līdz mājai, bet jau krietni labāks remonts, svaigs, izstāsts arī nesen taisīts. Arī par to platību runājot, arī mēs nezinām, cik ir liederīgā platība iepriekšējā māja. Tā kā alternatīvas ir. Ok, aiziesim līdz Ikšķulei par privātu mājām. Arī sāksim ar dārgākiem, kas izliktas tirgū. Kur tu gribi parādīt? Es pieļauju, ka visās arī esi bijis iekšā. Lielākoties visās neesmu bijis iekšā. Pārējām uz leju, arī kuras... Kur vai ko tie lejas iela pastīties? Tā lejas iela 1. Jā. Arī, manuprāt, labs piemērs atrodas tuvu centram. Kā ir cena? 235,000 eiro par, vairāk kā 2,000 eiro kvadrātmetrā. Kaut gan atrodas šī māja tuvu centram, es teiktu, ka reālā kvadrātmetra cena arī varētu jūtami atšķirties. Jo, vērtējumi te nereāli dabūt. Jo lielākoties šie darījumi, kas notiek, viņi ir ap 200,000 un 200-250,000 ir ļoti daudz darījumu šajā robežā notiek. Tās ir mājas, kurās ir 200 un vairāk kvadrātmetri. Protams, ir arī daudz darījumu, kur ir 150 līdz 200 kvadrātmetru platībā. Taču kvadrātmetru cenas nav pat 2,000. Tur vienkārši atduraties pret to, ka, ja ir pircējs, tad jāņem kredīts viņam un vērtējums nebūs 2,000 eiro par kvadrātmetru. Tas nav noslēpums, ka lielākā daļa arī Latvijā cilvēki ņem hipotekāros kredītus. Ja šajā gadījumā, piemēram, šī starpība starp vērtējumu summu un reālo cenu ir pietiekami liela, jums pašiem jābūt šim visam finansējumam. Es skatos, Ričards mums ir uzdevis jautājumu. Diemžēl, Ričard, paldies par jautājumu, bet es nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Jā. Nebūšu kompetents. Bija par projektu kādu, jā? Šis ir konkrēts projekts, jā. Var pajautāt pēc iešreides kolēģim, kurš aktīvi darbojas po Ogri un katru Ogres projektu zina. Un tad atbildēt tev, Ričard.
Jā. Tā kā tā. Nu vēl par Ikšķilu redzam arī, kad ir, piemēram, objekti, kas ir tirgojās virs 300,000 krietni. Var atvērt Ausakļu ielu, piemēram, vaļā arī. Ausakļu iela 21. Jā, nu šī māja arī ir jūtama virs vidējās kvadrātmetra cenas. Nu jā. Viņa arī ir diezgan ilgi tirgus stāv. Es domāju, viņa arī ilgi arī turpinās, jo tā kā tas iekštelpa remonta stāvoklis, viņš ir gadus atpakaļ taisīts. Protams, vieta arī nav no pašām augstākā cenu līmeņa. Jo, piemēram, kaut vai tā pati šī māja, kas ir dizainiski labāka, vienīgais lokācija viņa arī snāk. Nu jā, tas jau ir Elkšņi. Tie ir Elkšņi, jā, atkal sāziņā. Kāda rakurs mēs skatāmies? Klusums. Nu jā. Nedaudz varbūt tālāk jāmēro šis ceļš līdz Rīgai, bet arī tā atšķirība laikā būs maksimums 5 minūtes. Nu jā, un te rekords varētu cenēt kaut ko 1050 eiro. Kaut kas tam līdzīgs. Nu tālūk. Arī jaunāka gada gājuma māja, un šeit mums sanāk cik 320,000, ko 1500 eiro par kvadrātmetru. Es teiktu, šai mājai ir cena, vēl ir, šai mājai ir potenciāls. Plus mīnus adekvāta. Jā, plus mīnus adekvāta cena. Es domāju, ka viņa varētu būt diezgan pieprasīta. Nu jā, un lokācija arī ļoti tuvu promenādei Ikšķiles. Ok, aiziesim vēl līdz Salaspilī. Un, īstenībā sāksim ar Stopiņiem. Stopiņu novads pārdod. Un es varbūt gribētu taisni Dzidriņas atvērt, jo, manuprāt, Stopiņu novadā tādā visdārgākā vieta no visām ir Dzidriņas. Manā skatījumā. Ne Stopiņu novadā, bet Stopiņu pagastā. Un daudz cilvēku arī meklē tieši Dzidriņās. Tas gan. Un to arī varam redzēt pēc aktuālā sludinājuma skaita un cenām. Tad tā kā redzam, ka pārsvarā viss ir virs 200,000. Protams, tā ir dārza mājas. Labi, ne dārza mājas, atvainojos. Bet mājas, kur vēl jāieguldās. Bet, piemēram, 420,000. Rotaļu iela 6. Te gan, es domāju, 2,000 eiro par kvadrātmetru nebūs iespējams dabūt. Bet, piemēram, šai mājai. Šajā mājā jau būs, es domāju, vērtējums krietni tuvāks, jo tas sanāk 240 kvadrātmetri, 350,000, kaut kā 1400 eiro par kvadrātmetru. Jautājums vienīgais, vai atradīsies pircējs par tādu summu? Es domāju, ilgi būs jāpameklē, bet varbūt kādā brīdī arī aizies. Kā tev liekas, Ritur, vai arī vērtētāji varētu novērtēt šo māju? Bet tā ir Dviņu māja. Dviņu māja. Jā, tad es domāju, ka nē. Diemžēl nē. Bet... jā, īstenībā interesanti. Vēl nesen bija arī jaunas mājas, tā kā ļoti jaunas uzbūvētas, ap 300,000 Dzidriņās. Es zinu, ka tu vēl mierīgi vari iekomentēt arī par līčiem. Līčos gan šobrīd mums nav liels piedāvājums, bet tev pašam bija darījums nesen līčos. Līčos arī līdzīgi. Lielākoties līčos sastāv, lielākoties līčos ir mājas, kas ir 2007. gadā un ap šo laiku celtas. Un arī šī kvadrātmetra cena ir... Šis laikam galvā, diemžēl, nesēž, bet aptuveni 1,200–1,300 eiro kvadrātmetrā līdz 1,500. Jā, tas ir mazākām platībām. Mazākām platībām, redzēt, kad, piemēram, māja, man liekas, diezgan kvalitīva, pie upes, 300 kvadrātmetri, 300,000, 1,000 eiro kvadrātmetrā. Jā, liels platības mājas. Tagad gan īsi mazāk, piemēram, pirms kādiem 4 mēnešiem līčos bija ap 10 mājām, kas ir kvadrātmetri, platībā no 250 uz augšu. Jā, tagad piedāvājums īstenībā līčos samazinājies tiešām. Un rekupēsim Belvertu ielā, šī ir Dviņu māja, arī jauna celta, 229,000. Šis, man liekas, sanāk kaut kā 1,400–1,350 eiro par kvadrātmetru. Man liekas, arī diezgan adekvāti. Vispār līčiem ir tas, ka arī kaut kādā 7. gada mājas, ja cena ir noteikti adekvāta, tad tiešām pieprasījums ir diezgan liels. Tā ir. Labi, aiziesim vēl līdz Ropužu novadam. Ropužu novads. Un kas mums ir no tāda augstākā? Varam redzēt, Ropužu novadā tās cenas ir nedaudz mazākas, taisam privātu mājām. Varam redzēt augstciemā, dārgākā māja, bet... viss pārējais jau tuvojās. Ir pāris mājas ap 200,000 segmentu, bet pārējais jau viss ir tāda dārziņu rajonā.
Nu, pieņemsim, labi, te ir milzīgas platības, to gan es neskatīšos, bet pieņemsim 435 kvadrātmetri māja. Ar visticamāk 7. 6. gada remontu. 238,000, kas ir, man liekas, kaut kādi 500 eiro par kvadrātmetru. Tā, nu jā, tas nav. Labi, vietas ziņā, protams, tad blakus ceļš, infrastruktūra nav pati tā kā attīstītākā, bet es domāju, tīri lielās platības tā māja varētu. Šī māja atrodas nostāk no ceļa. Es viņu arī skatījos. Jā, okay. Viņa nav uz nostāk no ceļa. Tā kā, Jā. Ja ir kāds, kurš izskačo māju, tad ir vērts apstīties. Nav tā gluži pie šoseis. Okay. Tā mums rekurēja rakstīja par sauriešiem. Tā, tas nozīmē, aiziesim atpakaļ uz stopiņiem. Saurieši. Nu jā, sauriešos mēs vispār redzējām, ka tikpat kā nav piedāvājuma. Nu jā. Saurieši līdzīgi kā Ulbruka, manuprāt, diezgan liels, salīdzinoši liels pieprasījums. Jā, māja cenas arī, es teiktu, ir vidēji ap 1500 eiro kvadrātmetrā. Jaunākā mājām, vecākām 1100, 1300. Tad jāstāsta atkal konkrēts piedāvājums. Ja ir konkrēts variants, tad droši var atsūtīt pēc laiva man privāti. Varam apspriest. Bet skatās, nemaz sludinājuma arhīvā arī nav. Tā kā sauriešos vispār šobrīd. Mēs piedāvājums. Nu jā. Bet es domāju, cenas viņās, protams, būs zemākas nekā nezinu, tur. Dzidriņās. Jā, dzidriņās kaut vai. Bet viņas būs ļoti līdzīgas visam, kas ir upes lejas, Vālodas, Ulbruka. Nu, protams, Dreiliņos jau būs dārgāk. No tā, un būs arī lētāk nekā Salaspilī. Ja atkal aizējām uz Salaspili, tā, kur mums te ir Salaspils? Tā, kāpēc tu mums neatrodi? Salaspils. Nav. Un Salaspilī arī pirms gada pusotra tas cenu līmenis, man liekas, vispār labi remontētu māju varēja pārdot par 270, 260 tūkstošiem. Tagad jau tas kāpja augstāk, jo varam redzēt, ka, piemēram, Jaundrogas. Arī izstās, pirms gadiem 7, 8 taisīts remonts. Mums tā kvadrātmetra cena ir. Tas nāk kaut 1400 eiro par kvadrātmetru. Kas, man liekas, ir plus mīnus adekvāti. Tagad jāstāsta, protams, tā vieta. Tas izstās, nostāk. Jā, tas jau vairāk ir starp Sauriešiem un Salaspili. Tad varbūt arī nedaudz varētu būt zemāks vērtējums. Visticamāk, ka varētu būt zemāks vērtējums. Bet apstīsimies kaut kur uz Salaspilī tieši. Kas mums te ir? Īsumā arī nav super daudz piedāvājumu. Bet jā, ļoti vienkārši remontēti māja, cik mums viņa sanāk. Nu šeit ir diezgan, manuprāt, adekvāta summa, 230,000, jo pa 230,000 diezgan maz kaut ko var dabūt. Tas, ka Salaspils salīdzinoši to Rīgai. Jā. Okay. Lielas vecinās, man liekas, mēs izskrējām cauri tādam lielākiem rajonu skaitam. Vai ne? Mēs nevienu nepalaidām garām. Tieši no šīs puses, jā. Un arī principā, no visas šīs dienas ieplānotām mēs esam izgājuši cauri visam. Ja ir kādi komentāri, droši var komentēt. Un ja ir kādi jautājumi, droši var rakstīt mums privāti. Jā, un ja vispār tā skatās, tad tāds privātmāju tirgus, viņš ir visaktīvākais cenu segmentā līdz 250,000. Jo tajā reģionā arī var dabūt altumu atbalstu un visvairāk notiek darījumi. Pēc tam viss, kas jau ir virs, tad var nākties arī nedaudz pagaidīt ilgāk to īsto pircēju, īsto un vienīgo, ar kuru laulāties uz darījumu. Un, ja jums ir īpašumi, piemēram, kas ir platībās arī virs 250 kvadrātmetriem, šis pārdošanas laiks varētu būt ilgāks. Tad, ja būs mazākas platības, arī varat rēķināties, ka šis darījums arī varētu notikt ātrāk. Un ar ilgāks mēs domājam, piemēram, standarta privātmāja, kas ir līdz 250,000. Šobrīd var pārdot, es teiktu, 3 mēneši, kaut kur tā, 3-4. 3-4 vidēji, jā. Bet, ja tā māja platība paliek lielāka, tad visticamāk termiņš var būt pat 6 līdz 9 mēneši. Tieši tā. Lūk. Labi. Liels paldies visiem, kas pieslēdzās. Nospēžam vēlreiz.
lai pogi, ja tev likās interesanti, ja tev ir kāds feedback mums, ko tu vēl gribētu zināt, vai kāds feedback par ko objektiem, ko rādījām, droši raksti. Un šis ieraksts arī būs mūsu YouTube kanālā, Ava Real Estate, kur var apstīties arī īstenībā daudz ko citu, ko mēs esam runājuši, stāstījuši, sākot no investīcijām, beidzot ar padomiem, kā pārdot dārgāk pašam. Un paldies un jauku vakaru. Un paldies tev, Alvi. Nu, lai izdodas kārtīgi iekarot tos rajonus, kas ir Ropaži, Stopiņi, Ikšķila, Ogre un tā. Paldies, tev, Rīter. Paldies, skatītāji. Jauki jums vakar. Labs ir. Atā. Atā.